Sveiki atkal visiem, kas kaut ko skatās. Šodien ir transportieres T5 man uz remontu. Mainīšu aizmugures gultni. Visu laiku jau iztiku kaut kā, tā kā viss iztiek. Beigās bija šāds te LS komplekts. Interneta veikals Profit Tools LV, kurš atrodas, ja nemaldos, Rēzeknē. Piedāvāja šādu te komplektu. 62 mums te ir iekšā, 66, 72 un 85 mm komplekts. Izvilkt šos te gultnes, kas ir kopā stupits un presējās iekšā. Un darbībā viņš izskatās šādi te. Viens flancis uzliekās virsū, tapas cauri, skrūve. Es jau te ar atslēgu īstenībā triecienu mašīnu nevajadzētu šeit darboties, bet pašās beigās uzliku. Un gultnes mums ir ārā. Lūk. Tāds te tā apbojama izskatās, jo, lūk, izkrita mums ārā. Viss kārtībā. Noņemam nost. Gredzens. Ārā jau dabūt vienmēr var, jebkurā virzienā. Te ir priekš te 500 rekus speciālas vietas, te lai var uzlikt. Īstenībā nekur negrozās. Viss ir ļoti feini. Tā, pa skaisto. Iecentrējās ārā dabūt ideāli. Kādreiz situ ar āmuri. Ārā jau vispār problēma nav dabūt. Iekšā ir grūtāk, jo iekšā būtu jāvilk šī te gredzena, ja? Parasti tad, gultni jau var ievilkt, bet jāvilk pareizi ir šīs te ārējās šķaules, lai nesabojā gultni. Tad beidzot varam kvalitatīvi nomainīt gultni. Ko gaidam jauno gultni un rādu, kā man ies atpakaļ. Tā izskatās kopā likšanas process. Ir rotas gredzens, kas saskrūvējās iekšpusē starp, lai noķīlē to gredzenu, lai nelec ārā. Un reāli pats sākums ir gultnim tomēr ļoti jāpaseko līdzi, lai viņš iet taisni. Pēc tam jau var ar tirkšķi mierīgi jau vilkt iekšā, nekāda problēma. Viņš īsāk uzņemam garāku kātu. Tā man paliekam. Šādu te. Un aiziet tīri neko. Šitais gultnis, kas te nāk līdzi, īstenībā nekam viņš tur nedara. Būs jāvirpo bronzas šaibas. Tomēr to slodzi netur. Varbūt būtu kaut kāds, nezinu, profesionālais, oriģinālais komplekts, ja gultnis atnāk, bet te ir mazais adatnieks. Tā slodzi ir tomēr liela. Tā, īstenībā bez kaut kādiem var ievilkt iekšā. Tā, gultnes ir iekšā. Tā, varēs redzēt, nevarēs redzēt. Tad redzam, gredzens, kas tur gultni, ir smuki iepresējies iekšā. Tā, ir tā. Maliņā, jā. Gultnes skaisti griežās. Kas mums tur ir? Iekšpusē. Tā, un no šitās puses arī skaisti. Un labākais ir tas, ka arī ABS devējs praktiski netiek traumēts ar šo te palīgirici. Protams, citreiz viņi jāmaina salūst, bet, ja gadījumā kas, tad šeit iet virsū diezgan precīzi, atbalsts arī, un ABS devējs praktiski netiek traumēts. Ja sist ar āmuri, tad droši tas būtu papildu izmaksas. Šī gadījumā mums viss ir vesels, skaisti. Ko liekam visu kopā un atdodam klientam? Laimīgu ceļu!